Jau parādīšu, kā izmantojot diagnostikas iekārtu, varam apskatīt ķēžu nobīdes leņķus, jeb vāžu nobīdes leņķus, kā kurš viņus sauc. Uzreiz gribu pateikt to, ka pēc šiem skaitļiem 100% mēs nevaram vadīties par ķēžu stāvokli, bet varam gūt tikai aptuvenu priekšstatu, cik traki ir. Jo šie skaitļi korelē arī ar ķēžu grabēšanu. Tad šajā konkrētajā gadījumā redzam, ka šoferu puses galvai leņķis ir 606,3 grādi, pasažieru pusē ir 690,9. Zinot bāzes skaitlī, šeit mums nobīde ir 0,8 grādi un nepilns 1 grāds, kas savā ziņā nav nekas, ņemot vērā, kad šai konkrētai automašīnai nobraukums ir 230 000. Pēc pieredzes varu teikt, ka ja leņķis sāk sasniegt, tā nobīde sāk sasniegt jau pie 5 grādiem, tad jau mums parādās no rītiem diezgan spēcīga un ilga graboņa, un tas jau ir tas brīdis, kad būtu jāsāk diezgan nopietni domāt par ķēžu maiņu. Bet atkārtoju vēlreiz, šie skaitļi 100% neapzīmē ķēžu stāvokli. Tas mums tāds kā palīga instruments, lai saprastu, cik traka situācija ir.